Tagad apskatīsimies, kā darbojas peles rādītājs. Patreiz jūs redzēt viņu bultiņas veidā. Mēs atvērsim programmu, kas mums stāv uzdevuma joslā ar peles kreiso klikšķi. Atvērtā programma ir teksts. Ja to var labot, tad pārvietojoties ar peles rādītāju pa šo tekstu, tas iegūst tādu stabiņu veidu. Viņš varbūt arī pārvērsties par otrādāk apgrieztu bultiņu. Vai, ja mēs uzbraucam uz zīmējumu, kas atrodas tekstā, mēs ievērojam, ka viņš pārveidojas vēl citādāk. Bet, ja mēs paskatāmies uz kreiso augšējo stūri, šeit jau mirgo tāds stabiņš, to sauc par kursoru. Mēs varam tekstu labot tajā vietā, kurā atrodas kursors. Lai nonāktu kādā citā tekstu vietā, to var izdarīt arī ar peli, jāpārvieto pele un jāizdala klikšķis ar kreiso pogu. Tagad mēs šajā vietā, kur esam pārvietojuši kursoru, varam rakstīt kādu burtu, vai ielikt atstarpi, vai dzēst. Paldies par uzmanību!